diezgan varētu būt daudz muļķības tiks sarunām sastāstīts. Tad mums ir iespēja uzzināt ekspertu viedokli. Jūsuprāt, kas ir dzejnieki dendī mums? Es domāju, ka tādu mums nav bijis sevišķi daudz. Nu viens, to, kuru nosaucu, es pirmam nosaucu to, ko tur nosaucu pēdējo, tas ir Ēriks Ādamsons. Jo viņš tas staigāja, kā saka, arī tas saka, nu mākslā mēs noteikti zinām, tas ir kāds padeks. Tas ir attiecīgā laika posma, nu, tie ir praktiski tie ir kaut kur 20. gadi. Tas ir krīzes laiks. Vai ne? Ka tie bija, arī godīgi sakot, nepārēduši. Un slimi cilvēki, mēs zinām, gan Ādamsons, gan padeks. Bet viņš uzcirtās, viņi bija pāris, kā sakot, parādīt, bet ar citu viņi bija ļoti tālu cilvēki. Bet tas, ka mēģināja piestāstīt mums, ka teiksim, Aspāzija bija švītīga, tas ir īsts blējums. Aspāzija bija vienkārši izskatīga, kopta sieviete, un acīm redzot, to viņa bija iemācījusies jau vispirmkārtām no savas mātes. Viņa bija stalta, viņa bija izskatīga, viņa bija labi apģērbta, bet viņa nebija švītīga. Tas nekādā veidā nesaistās. Viņa bija varbūt ļoti ekspansīva un tā tālāk, sevišķi jaunības laikos, vai ne? Un tā tālāk tur viņa varbūt izraisīja to vai citu skandālu izlaikam. Bet vienalga. Viņa darīja ļoti svarīgu un nopietnu darbu. Aspāzija neizgāja uz izrādīšanos. Dendijam ir svarīgi tas, ka viņš parādā. Jo faktiski, kas ir? Ir dendijs, kuram principā nekā nav iekšā. Tas ir pilnīgi tikai tukšs caurums. Bet ja mēs runājam par šiem te cilvēkiem, kaut vai par Ādamsonu un Padeku, tā bija maska. Viņi maskēja, kā saka savus, varētu teikt, kaut kur dvēseles savus. Viņi izvēlējās, kā saka, teiksim, to tādu greznāk izmeklētu, ne tikai ģērbšanās, varbūt arī gleznošanas vai rakstīšanas stilu. Bet aiz tā viss stāv cilvēku rādā. Jo cilvēks jau negrib tā vienmēr tā uzreiz paņemt un tā atklāties. Es tomēr gribu, izskatīties, varētu teikt, no labākās puses. Ne? Tīrs dendisms, vai ne? Tā ir tukšāpa. Vai ne? Tas stāv ļoti tuvu, teiksim, tādā lietā, kas snobismā. Vai ne? Tikai dendisms ir izrādīšanās, un snobisms tā ir dzīves filozofija. Tā paša, labi, es tev reiz pateicu par šī. Jūs redzēt, Aspāzija nebija švīta dāma, vienkārši... Viņa bija visādā ziņā, jo, vismaz varbūt viņa pat švītējās līdz tam laikam, kamēr viņa kļuva par priekšā. Man liekas, tas ir vienā jaunai dāmai, tas ir normāli. Pēc tam gan vairs viņai bija tomēr visai grūts darba mūžs. Darbs sievietes mūžs būtībā. Visu laiku. Jā, bet tā ir saruna, kas mums šodien varbūt nebūtu jāturpina, jo to lielā mērā es domāju arī jūs. Par ko nav jāturpina, par dāmām? Nē, par Aspāziju. Par švītošanos, vai ne?